Labvakar, dāmas un kungi! Labvakar, valsts prezidenta kungs! Labvakar, TV3 skatītāji! Labvakar, dienas lasītāji! Labvakar, Aizkrauklas bankas sabiedriskā labuma fonda dalībnieki! Labvakar, visi klātesošie šajā zālē! Mums ir tiešām ļoti liels prieks, ka šajā netik lielajā telpā mēs redzam mūsu Latvijas gan labākos dzejniekus, gan rakstniekus, gan sportistus un daudzus citus brīnišķīgus cilvēkus. Pirmā balva, Latvijas lepnuma balva, nominācijā Jauniešu iniciatīva. Un puiši, kuriem mēs tūlīt pat pasniegsim šo te balvu, ir tieši tādi paši kā visi viņu vecuma cilvēki. Tādi, kādi ir visi jaunieši. Viņi ir daudzonīgi, viņi ir bezrūpīgi, viņi ir impulsīvi. Daudzonīgi mazliet, jā, to jau tu pieminēji. Un šie jaunieši, ja gadītos kāda nelaime, es esmu pārliecināts kādam cilvēkam, protams, ka viņi palīdzētu, viņi glābtu, viņi steigtos palīgā. Taču šeit mēs redzēsim ko citu. Mēs redzēsim, ka jaunieši ir ar apzinātu, mērķtiecīgu, organizētu darbību panākuši ļoti skaistu un brīnišķīgu rezultātu. Un tūlīt pat jūs iepazīsiet divus jaunekļus, aiz kuru skarbās ārienes, tā var teikt, slēpjas tiešām tāda patiesa, smalka sirsnība. Matīs bija aktīvāks, viņam visādas idejas tur bija, bet viņš arī daudz gadu spēlēja hokejā. Tad bija šī tā enerģija, viņam aizgāja hokejā, jā. Viņam patika rakt zemi, stumt tāčkas. Viņš tāds ļoti aktīvs. Tā kā viņš tāds maziņš bija, tad viņš pliks vienmēr staigāja no lieliem gumijas zābakiem. Tos gumijas zābakus nekādīgi nevarēja dabūt nost. Auspars vienmēr skatījās mušiņās un tauriņos. Tāds katrs savādāks. Rīgas Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Matīsam šī vieta nav sveša. Kad man bija 15 gadu vecums, tad, principā, es arī biju slimnīcā, bet, es nebiju reanimācijas nodaļā, es biju, tā teikt, vienkārši palātā, ārstē man. Es nevarēju paiet vairāk, man bija kaula iekaisums, un es 2 nedēļas vienkārši gultā gulēju. Pirms došanās māju Matīs doktora Pētera pavadībā izgāja cauri slimnīcas intensīvās terapijas nodaļai. Mēs ar Matīs gājām ārā no šīs nodaļas, un ir tāda sajūta, ka viņš gribētu kaut ko teikt, ka gribētu izteikt to savu pārdzīvojumu, bet bija tāds sajūta, kā viņa palika tāds doma mākons, jā, ka es to tā neatstāšu to lietu, jā, apmēram tā doma bija tāda, jā, ka es vēl te atnāšu, bet tikai savādākā veidā. Viņš aizved man pie bērniem, kas ir reanimācijas nodaļā. Jā, un tad arī radās tāda iespējas, ka, viņiem patiešām ir vajadzīga palīdzība. Es šeit uzzīmēju, ka mēs ar visu ģimeni sagaidījām brūķus. Brūķus? Tev ir sarkanēt? Jā. Es uzzīmēju, ka zemeglītes ir dāvanas un ka eņģelītes arī ir klāt. Es uzzīmēju, ka Ziemassvētku vecītis ir uz jumta un grib līst iekšā. Lai palīdzētu reanimācijā nonākušajiem bērniem, Oskars un Matīs nolēma bērnu zīmējumus kā Ziemassvētku kartiņas piedāvāt uzņēmumiem pret ziedojumiem un ar iegūtajiem līdzekļiem slimnīcas intensīvās terapijas nodaļai iegādāties nepieciešamākās iekārtas. Sākās gads, un mēs tagad visi esam nopietni sagatavojušies, un tas varbūt bija septembris, un vienkārši neviens nenāk. Mēs domājam, otrlī būs, nedēļā 4 pasūtījumi vismaz, un būs baigi forši. Būs tā kā plānots, būs viss kārtībā. Un bija tā, ka nedēļā neviens nebija. Nākošo nedēļu neviens nebija, aiznākošo nedēļu viens bija. Un tad vienkārši es skatījos, vispār nekas nesanāks. Ārstiem būs jāsaka, sorry. Un es vienkārši jau biju to sagatavojies, ka nekā nebūs. Un tā kā sev negatīvi motivējot, bet tomēr Oskars domāja, ir jāturpina. Ja mēs iesākam, tad arī līdz pašam decembrim beigām mēs turpināsim. Un tad vēl nedēļa, vēl viena nedēļa, un tad tikai kaut kas sākās.
Ar bērnu Ziemassvētku zīmējumu palīdzību 5 gadu laikā puiši Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļai ir sadāvinājuši iekārtas vairāk kā 50 000 eiro vērtībā. Latvijas lepnums Oskars un Matīs Barkovski. Labvakar, puiši! Ar ko tad jūs atbraucāt? Vai ar to pašu zaļo žiguli, vai tas ir tā kā nolausts jau pavisam? Nē, mēs no mammas palūdzām mašīnu, lai viņa iedod. Bet zaļā žigulīts vēl ir dzīves? Nē, sen jau vairāk nav. To jūs esat Laukos atpūšās. Laukos atpūšās. Vai jūs zinat, cik daudziem bērniem jums tik tiešām ir izdevies palīdzēt? Principā visu gadu laikā ikdienu bērniem tiek palīdzību dot. Pētera Kravas vārdiem sakot, dienā tie ir 10 bērni, kas ik brīdi izmanto tās iekārtas, ka mēs esam daudz. Tas ir ļoti daudz. Un sakiet, vai tos zīmējumus, jums jau droši vien liela kolekcija, arī jūs saglabājat, vai nekas ir visi bijuši? Bija iesniegt vairāk nekā 1000 zīmējumu, un mēs mājaslapā ievietojām 600 kopējos no visām latviešu skolām, kas iesūtīja. Vai jūs, Matīs, pazīstat arī kādu no šiem bērniem, no šīm te laimīgajām ģimenēm personīgi jums ir? Es esmu bijis slimnīcā, kad aparatūra tiek pielietot, bet tā personiski pats es neesmu nepazīst. Tūlīt jūs varēsiet ar viņiem iepazīties. Mēs nevaram uzaicināt visus, tas nav fiziski iespējams, bet 2 vecāki ar saviem bērniem, pareizāk 3 bērni, jo būs viens mazulis un vēl 2 dvīņi, noteikti jūs vēlēsies apsveikt un pasniegt šo balvu. Aicinām viņus uz skatuvi. Lūdzu. Labvakar, iepazīsimies. Astrīda. Un tevi sauc? Edvards. Edvards un Astrīda. Rolands. Rolands un? Elīze. Un Elīze. Un visbeidzot mums ir? Dace. Un? Renārs. Lūk. Kurš no jums būs tas, kas pasniegs balvu un teiks kādu vārdu jauniešiem? Katrai mātei sava bērna dzīvība un veselība ir pati dārgākā vērtība. Un mēs esam patiesi priecīgi, gandarīti, un esam ļoti lepni ar to, ka šodien jaunieši domā par bērniem, un es domāju arī to, ka izietami paši un izjustami cauri sāpēm, jūs vislabāk esat sapratuši, ko tas nozīmē, ka sāp. Paldies jums, puiši, paldies jums, un lai cels jūsu darbs, un lai jums veicas. Mēs sakām sirsnīgi jums paldies. Un jums būs vēl zīmējumi nākamajām kolekcijām. Paldies apsveicējiem Latvijas lepnumi, Oskars un Matīs Barkovski. Viņi paliks pie mums uz skatuves. Mūsu nākamā Latvijas lepnuma balva nominācijā skolotāja.